Čau! Es esmu Dāvis, NJ Media projekta vadītājs, un esam kopā ar Lanu, EHR marketinga vadītāju. Sadarbojamies jau veselu mēnesi, tādēļ gribēju pavaicāt, kā sokas, teiksim, kāda ir pirmie iespēja, ar kādu domu vispār atnācāt pie NJ Media? Jā. Pirmā doma bija šāda. Mēs gribējām notestēt mazo un vidējo biznesu piesaistes sistēmu, jo līdz šim mēs strādājam tikai ar lieliem uzņēmumiem, bet izdomājam, ka mums jāeksperimentē, jāmēģina kaut ko jaunu. Kādi ir pirmā mēneša ietvaros tādi uzlabojumi, inovācijas jūsu pusē, jūsu iekšējos pārdošanas procesos un arī kādi rezultāti? Ātra dīla noslēgšanu. To sistēmu mēs notestējam, viņi viss izdevās, un tagad tā jau ir atstrādāta un ļoti labi strādā. Un es gribētu pateikt, ka īstenībā viss notiek. Teikšu godīgi, ka jūs jau savu darbu darat ļoti labi, bet šeit ir daudz kas atkarīgs no mums pašiem. Ja? Jūs plūsmu mums iedevāt, bet kā mēs to paši ātri apstrādājam, vai mēs tiešām varam atrast pareizos risinājumus priekš klientiem, tas jau ir tā bumba mūsu pusē. Bet mums padodas labi, un varu jau pateikt, ka pirmie 15K jau ir ienākuši. Jūs atceros, ka bija labs starts janvāra sākumā, uzreiz pirmie 3 līdi, kas ienāca, uzreiz bija jau sarunāti darījumi. Jā, tas gan. Ar ko EHR ir īpaši uz Latvijas mediju fona? Un vai 21. gadā ir kādi jauni pārsteigumi, jauninājumi klausītājiem, ko var sagaidīt? Jā, noteikti. Jauninājumus var sagaidīt. Mēs nežēlojamies krīzes laikā. Mēs turpinām iedvesmoties paši no sevis, no savas komandas, viens no otra, un mēs turpinām iedvesmot. Un galvenais, ko mēs gribam izdarīt, mēs gribam atbalstīt cilvēkus šajā grūtajā laikā, lai prātā nestāv tikai domas par Covid, par to, ka mums visiem tagad notiek, bet, principā, mūzika ir tas, kas mums vieno. Izklaide, mode un vispārējais. Līdz ar to mēs turpinām pozicionēt sevi kā pozitīvais radio, kā modernais, izklaidējušais radio, kur tu vari noklausīties stilīgākos Eiropas hītus. Un mēs darīsim arī turpmāk visu iespējamo, lai mūsu klausītājiem ar mums ir labi un lai viņi atpūšās, kad viņi mūs klausās. Un mēs turpināsim iet tālāk arī digitālajā pasaulē, lai sasniegtu mūsu klausītājus, jo mūsu auditorija pārsvarā ir milēnieļi. Ja mēs runājam par Eiropas hītu radio tieši par šo auditoriju, bet kur jau šī auditorija pašlaik ir? Protams, ka telefonos. Cik tur vidēji 150 reizes dienā paskatās kārtīgs milēnielis telefonā, ja ne vairāk. Mēs sasniegsim mūsu klausītāju arī tur. Aiziesim tur, kur viņš ir. Par to ir tiešām prieks un paldies jums, ka jūs palīdzat to darīt mums. Un šobrīd mēs varam sasniegt ne tikai savu klausītāju, caur telefonu vai Facebookā, Instagramā, bet arī savu klientu, kas ir ļoti forši. Lai izdodas, paldies, Paldies jums, paldies. Čau! Čau!